Sveiki, sveiki. Es esmu tā patosīgā runa, ko Ines teica valdes sēdē, ka tādas noteikti arī būs. Un, jā, bet vispirms es gribu pateikt sveiki. Sveiki, mīļie kolēģi. Sveiki, mīļie biedri. Sveiki, nu jau draugi. Sveiki tie, kas esat šeit. Sveiki tie, kas mājās ir ar nažiem un bez tiem, bet kopā ar mums. Un es runāšu ļoti personiski, jo man šķiet, tas ir vienīgais veids, kā es varu pateikt to, kas ir svarīgs man un iespējams uzrunāt kādu no jums un atsaucoties uz Laimu. Tā ir lielākā drosme būt mums pašiem, un man šķiet, ka par ir tā kustība, kas ir mēs paši. Kad pirms 2 gadiem, gandrīz 2 gadiem, es iestājos kustībā par, es apzinājos to, ka es esmu par ļoti daudzām lietām. Tas savā ziņā bija nenosaukts mans moto. Es esmu par, nevis pret. Un es biju gatava darboties, lai īstenotu gan savas idejas mūsu valsts labklājības celšanā, gan kustības par kopējās idejas, un es to gribu joprojām. Un tāpēc man patiešām ir svarīgi būt šeit kopā ar jums, un es ceru, ka jums arī ir svarīgi būt kopā par. Šogad mēs valdē un arī ar biedriem ļoti daudz esam runājuši par izglītību, par zinātību, un starp mums ir visdažādāko profesiju pārstāvi, lietpratēji, katrs savā jomā, bet mēs patiešām esam izglītības partija, ja mēs domājam par to, cik daudz mums ir doktorantu, doktoru, pedagogu, skolu direktoru, mācību spēku augstskolā profesoru. Ja, tagad mēs vienkārši iemiesojam izglītību. Un neatkarīgi no tā, kādi ir kustības par definētie mērķi vai uzdevumi, mēs savā darbībā, savā ikdienas tādā kā elpošanā nemitīgi parādām, ka esam par zināšanām, par izglītību, par kompetentiem lēmumiem, kas pieņemti ar izpratni un atbildību, ko tie uzliek. Un mēs esam par darīšanu. Nebija domājusi, ka tā ir vieta aplausiem, bet varbūt. Mēs esam maza nācija, un mūs kļūs arvien mazāk. Un ir pavisam skaidrs, ka mēs nevaram atļauties zaudēt to spēku, ko dod izglītība. Domājot par to, kas ir svarīgi katram, manuprāt, katram kustības par biedram, individuāli kustībai par kopumā, kā organizācijai un arī mūsu sabiedrībai un valstī, es domāju, ka mūsu zemē ir svarīga, lai tā un mūsu sabiedrība uzplauktu, nevis ļautos pagrimumam, pie kā mēs varam nonākt, ja mēs zaudējam zināšanas un izglītības līmeni. Un mēs nonākam, mums ir svarīgi, lai mēs nonāktu, un te paldies, Laima, par taviem vārdiem, pie zināšanām, prasmēm, gribas darīt un pie izdarīšanas, par darīšanu. Pie zinātības, kas nozīmē, un tad būs ļoti sarežģīta definīcija, bet man patīk definīcijas, jo tad mēs saprotam, esam vienā līmenī, par ko runājam. Tātad zinātība nozīmē uz zināšanām un lietpratību balstītas augstas tehnoloģiskās prasmes, speciālās zināšanas savienojumā ar praktiskajām iemaņām un to izmantošanu, un zinātniski lietpratīga izdoma. Un patiesībā tas ir tas know-how. Vai ne? Tad mēs zinām, kā, bet mēs arī to darām. Šis skaidrojums skan jaudīgi, un tomēr bērnu prasmes, lasīt prasmes krītas. Pārdarījums skolā pieaug, bērni nepabeidz skolu, pedagogu neapmierinātība ir pastāvīga, vecāku neapmierinātība aug. Kritisko domāšanu, kritizēšanu mēs esam iemācījušies, bet joprojām nesaprotam, ka tā nav kritiskā domāšana. Un tā tālāk, un tā tālāk. Darbs izglītības jomā ir neapbalvojošs. Izglītībā rezultātu redz pēc 10 gadiem, pēc 15 gadiem, dažreiz vēl daudz tālāk, bet katru atsevišķo kļūmu un negāciju mēs redzam tūlīt. Izvēloties kā vienu no kustības par galvenajiem darbības virzieniem izglītību un zinātību, mums ir jābūt gataviem kļūt par ultramaratonistiem barjerskrējējiem, nevis tikai sprinteriem. Sīksta, pacietīga virzība uz priekšu, jo zinātība nav kaut kas rodas vienā dienā. Un tomēr
es gribu uzsvērt to, ka mēs pilnīgi katrs varam būt arī sprinteri kādā konkrētā izglītības, zināšanu, zinātības jomā. Un mēs tie esam, vai ne? Es gribu, lai jūs to apzināties, lai mēs katrs apzināmies, ka mēs varam sprintot, darīt to apzināti un arī runāt par to, kas, starp citu, ir ļoti svarīgi, lai pārvārds skan. Mēs daram. Savā profesionālajā jomā atceroties to, ka ceļš uz izglītotu nāciju nav vienas ideālas stratēģijas atrašana un tūlītēja ieviešana, drīzāk daudzu atsevišķu soļu veikšana, kopums, mēs katrs varam būt tas solis. Nu jā, un tad ko tad es daru? Kas tad ir tas mans solis? Vai virzītos uz zinātību, vai varbūt palīdzētu Latvijai virzīties uz zinātību? Es esmu psiholoģe. Un ikdienā es strādāju ar cilvēkiem, ar viņu bēdām, ciešanām un arī ar izaugsmi. Un attīstības psiholoģijā mūsdienās ir skaidrs, ka neviens vienīgais cilvēka dzīves vecums nav svarīgs. Katrs vecuma posms ir nozīmīgs, un mūsu attīstība notiek nemitīgi, un arī mācīšanās notiek nemitīgi. Bet tiešām tikai bērna izglītība ir svarīga. Ja viņam vecāki nav zinoši vai negrib izglītoties, tad vecāki veido vidi, kurā bērns nevar izglītoties. Vai novecojot, izglītošanās vairs nav svarīga digitālās prasmes un tā tālāk. Vai ne? Mēs nemitīgi mācāmies, nemitīgi attīstamies. Un zinātības attīstīšana nav mērķis, ko mēs varam sasniegt un pateikt, viss tagad man tas ir. Tas ir process visas dzīves garumā. Un tomēr ir brīži, kad cilvēki ir visvairāk atvērti izzināšanai un mācībām. Pirmais ir mazie bērni. Bērni grib zināt. Un tas ir viens no laukiem. Otrs, un tas ir mans mīļais lauciņš, tajā brīdī, kad cilvēki kļūst par vecākiem, viņi tik ļoti grib mācīties, kā būt foršākiem vecākiem, kā izaudzināt laimīgu bērnu, sākot ar šiem lielajiem mērķiem un beidzot ar pavisam maziem mērķīšiem, kā tad pielikt to mazo pie krūts, un kā veidot ar viņu emocionālu saikni, un kā saprast, vai viņam tagad sāp vēderiņš, vai viņš vienkārši grib māmu. Tie it kā šie tādi nenozīmīgi jautājumi. Bet tie katrā ģimenē ir tie lielie jautājumi, uz kuriem saņemot atbildes, šī ģimene kļūst drošāka, pratīgāka un sekmīgāka, veselīgāka vide saviem bērniem. Un tāpēc es kustībā par iestājos ar ideju par to, ka es vēlētos palīdzēt kļūt zinošākiem tieši vecākiem. Un es esmu par to, lai mēs, un lai jūs man palīdzētu, lai mēs viens otram palīdzētu ieviest Latvijā programmu Pirmās 1000 dienas, kas ir jau daudzās pasaules valstīs ieviesta kā atbalsta programma katra bērna veselīgam dzīves startam. Starts, lai ir labs. Un šī atbalsta programma strādā uz vecākiem. Atbalstot vecākus, mēs palīdzam bērnam augt. Šī programma sekmē vecāku zinātību, izglītību un atbalstu. Un programmas pamatā ir prevence. Nu, it kā pavisam vienkāršas lietas. Tas nozīmē agrīni atklāt katras ģimenes individuālās vajadzības un ļoti mērķtiecīgi palīdzēt konkrētai ģimenei. Un te es minēšu tādus dažus piemērus, un ja jums šķiet, nu, ko tā Diana tur runā? Nu, taču būt par vecākiem ir dabiski, vai ne? Nu, dabiski ir iestādīta, kā tur bija, dabiski satikās divi sābolu pusītes un dabiski sapuva. Vai ne? Vai tiešām uzņēmuma dibināšana nozīmē dabisku uzplaukumu? Ar to nepietiek, vai ne? Un tātad vecākiem šīs programmas ietvaros tiek mācīts gan tas, kas notiek ar jums grūtniecības laikā, depresija, trauksme, kāpēc mēs atjēdzamies tikai tad, kad kāds mirst. Tieši bieži vien tā nezināšana noved pie dramatiskām sekām. Kas notiek ne tikai ar tavu ķermeni, kas notiek ar tavu emocionālo pasauli, kas notiek ar jums kā pāri, kad piedzimst bērns pirmajā dzīves gadā pēc piedzimšanas ir ļoti augsts šķiršanos procents. Kā saprast savu bērnu emocionālās vajadzības, kā saprast, kāpēc viņš man ir nemierīgs un kaimiņa bērns ir mierīgs. Kā saprast to, ka mūsu attiecības tagad mainās un seksualitāte vairs nebūs mūsu galvenais kopā saturošais māls, kā iemācīties jaunas problēmas risināt, kā audzināt bērniņu, kuram ir īpašās vajadzības vai kurš ir piedzimis priekšlaikus. Tad, kad vecāki šajās situācijās, kas šķietami liekas vienkārši, saņem atbalstu, informāciju un zināšanas,
es jau to pieminēju, viņi kļūst zinošāki, paļāvīgāki, un viņi veido vidi, kurā bērns var attīstīties un turpināt mācīties, jo viņš pieredz to, ka viņa vecāki mācās. Jā, programmas pirmās 1000 dienas, man vīrs teica, šito noteikti vajag pateikt, tas ir nevis kaut kāds abstrakts laiks, bet tas ir laiks no bērniņa ieņemšanas, no grūtniecības līdz pirmajiem 2 dzīves gadiem. Un ko es ar šo gribu teikt? Ka tā man ir jāpavirzās uz otru pusi. Jā, ka ģimenes terapijā ir tāds pieņēmums par to, ka problēma var sākt risināt jebkurā veidā, jebkurā vietā. Un to sauc par ekvifinalitātes principu, kad mēs uz vienu un to pašu mērķi varam aiziet, ejot pa dažādiem ceļiem. Un tas nozīmē, ka arī izglītības zinātnes un zinātības jautājums var sākt risināt ļoti dažādās vietās, no ļoti dažādiem punktiem, no ļoti dažādiem līmeņiem, dažādās vidēs, dažādās dzīves situācijās, sabiedrības grupās, jā, un arī starp jaunajiem vecākiem, atbilstoši katras šīs grupas vajadzībām. Izglītība neatiecas tikai uz izglītības iestādēm, tā nav tikai par skolu. Tā attiecas uz dzīvi. Un šajā procesā nav mazu soļu atvainojiet, mazu ceļu. Un es aicinu, te ir tā patosīgā daļa, es aicinu visas kustības par biedrus iesaistīties un pavisam vienkāršā veidā. Kas ir tas, ko proti tu? Ko tieši tu vari iemācīt, pastāstīt, parādīt kādam citam cilvēkam? Varbūt savu bērnu klases biedriem skolā, pieteikties aiziet. Es atnākšu pie jums, es kaut ko iemācīšu. Varbūt, ka tā ir tava kopiena, kurā tu dzīvo. Kas ir tās zināšanas, kuras tu no sevis, mēs izglītības partija, vari iedot pārējiem cilvēkiem? Katrs viens ir svarīgs, un katrs solis ir svarīgs. Un beigās es domāju, es varu runāt mūsu visu vārdā, mēs aicinām katru, kurš redz, ko un kā var darīt, lai virzītu mūsu sabiedrību, valsti, kopienu, tuvāk zinātībai, pievienojieties mūsu kustībai par, lai strādātu kopā. Jo, kā jau es teicu, mūsu nācija ir pārāk maza, lai cerētu, ka mūs gudrus, stiprus, laimīgus un zinošus padarīs kāds cits. Tas jādara mums pašiem. Paldies!